Es gribu sākt šo tiešraidi ar skandālu, ar faktiem, kas iespējams atspoguļos un parādīs to, kas notiek Latvijā. Kādreiz bija Domburam raidījums, kas notiek Latvijā. Un es šodien arī gribu uzdot šo pašu jautājumu, jo izskatās, ka esošā vara brūk un jūk kopā, ir sācies izmisums. Mēs redzam to, ka Pabriks kritizē Kariņu, saka, ka Kariņš ir ļoti slikts un vājš premjers. Mēs redzam, ka ir sākušies skandāli valsts ieņēmumu dienestā, kur par 100 000 eiro kukuli ir arestēti vairāki cilvēki un tiek minēti dažādi pie partijām pietuvinātie cilvēki, kas tajā visā iespējams ir bijuši iesaistīti. Mēs dzirdam skandālus, kas ir saistīti ar aizsardzības ministriju, kur izrādās daudzu gadu garumā partijai pietuvināti uzņēmumi saņēma 100 miljonu mērāmus pasūtījumus, kur pat patronas, kuras varēja nopirkt patiešo no ražotāja, pirka pa 4-kāršu lielāku cenu. Jūs nepārklausījāties, 4 lielāku cenu nekā to varēja nopirkt patiešo. Un to vistiešākā veidā var saukt par korupciju un valsts nozagšanu, tas, kas patreiz notiek. Bet ir viena cita lieta, par ko es šodien gribu runāt ļoti konkrēti un dot iespēju jums izvērtēt situāciju, un tā ir saistīta ar tieslietu ministru Bordānu un viņa labo jeb kreiso roku Juri Jurašu. Kā jūs atceraties, pirms kāda laika tika pacelts jautājums, bija Latvijas televīzijā sižets, kurā parādījās informācija, ka Juraša ģimene ir saņēmusi 500 000 maksājumu no Guseļnikova, no PNB bankas īpašnieka. Kā jūs zinat, ka PNB banka ir likvidēta, nobankrotējusi, un 100 miljoni eiro ir pazuduši. Guseļnikovs ar visu naudu ir aizlaidies projām. Bet, lai šī bankas nozagšana, izzagšana varētu notikt, bija vajadzīga palīdzība, un izskatās, ka Guseļnikovs ir maksājis par šo jumtu, deva kukuli tieši Jurim Jurašam. Tad, kad pārēdē de facto tika uzdots jautājums, vai Juraša ģimenes uzņēmums ir saņēmis 500 000 eiro, viņš apliecināja, ka jā, viņa ģimenes uzņēmums ir sniedzis konsultācijas PNB bankai. To Jurašs ir apliecinājis. Uz jautājumu, par kādiem pakalpojumiem viņam tika samaksāts, viņš teica, ka tas ir komerces noslēpums. Es domāju, ka šodien tas vairāk nav nevienam komerces noslēpums, jo mēs zinām, ka banka ir izzagta, banka ir izlaupīta, Guseļnikovs ir aizlaidies, un Jurašs nav atmaksājis bankai 500 000, ko viņa ģimene ir saņēmusi no Guseļnikova. Tad rodas jautājums, par kādiem pakalpojumiem tad Guseļnikovs maksāja Juraša ģimenei. Kāpēc Jurašs nevar to visu izstāstīt? Un pats interesantākais ir skaidrs, tad, kad Vācijas laikraksts Bild rakstīja par šo notikumu, bija raksts Vācijas laikrakstā, tad protams, Jurašs un Bordāns klusēja, kā ūdeni mutē paņēmuši, viņi nespēja neko komentēt un teica, ka viņi nekomentēs. Tā ir realitāte. Tiesības sargājošās struktūras klusē. Nav uzsākts krimināla process par faktu pārbaudi, neskatoties uz to, ka Vācijas mēdījis par to ir rakstījis. Tātad banka ir izlaupīta, 100 miljoni pazuduši, Juraša ģimene saņem 500 000 maksājumu par šo piesegšanu, un skaidrs ir viens. Vācijas laikrakstā bija rakstīts, ka tas bija iespējams tāpēc, ka tas bija saistīts ar augstu stāvošām amatpersonām. Un skaidrs ir tas, ka bez tieslietu ministra Bordāna šī bankas izlaupīšana nevarēja notikt. Un man pirms kādiem pāris mēnešiem bija iespēja satikties ar tieslietu ministru Bordānu, Cēsīs, bija tāds pasākums Lampa. Un tad, kad es viņam uzdevu jautājumu tieši par šo 500 000 saņemto kukuli, tad viņš izrāva man no rokām mikrofonu tādā veidā parādot, ka viņš negrib,
ka es šo tēmu attīstu un turpinu stāstīt cilvēkiem. Un vakar man beidzot bija unikāla iespēja satikties ar Bordānu priekšvēlēšanu premjera debatēs Kurzemes radio, Kuldīgā. Mēs bijām 4 cilvēki, es, Bordāns, Pīlēns un Golubeva. Un es raidījuma laikā vairākas reizes mēģināju uzdot jautājumu Bordānam. Kā viņš komentē to, kad Jurašs ir saņēmis šos 500 000, vai tas ir bijis kukuls, vai tas ir bijis maksājums par šīm konsultācijām, vai tas viss ir labi, ka gala rezultātā banka ir izlaupīta. Bordāns neatbildēja uz šo jautājumu. Viņš atkal izlikās, ka viņš nesaprot, par ko iet runa. Un tad, kad pienāca raidījuma beigas, es uzdevu viņam šo jautājumu vēlreiz. Un es gribu, lai jūs noklausieties, tie, kas nav klausījušies vakardienas debatas, tas, ko atbildēja Bordāns, un jūs sapratīsiet, ka Bordāns ir piesadzis šo kukuļošanu, ka viņš ir bijis saistīts kopā ar Jurašu, jo viņš atsakās runāt par šo lietu, tādā veidā parādot, ka viņš ir iesaistītā amatpersona. Iespējams, es izmantošu šo vārdu iespējams, jo par vainīgu Bordānu var noteikt tikai tiesa. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc vēlēšanām gan Bordāns, gan Jurašs sēdēs uz apsūdzēto sola saistībā ar šīs bankas izlaupīšanu, kur gala rezultātā Latvijai ir jāmaksā simtiem miljonu tikai tāpēc, ka Jurašs ar Bordānu palīdzēja izlaupīt šo banku. Un tagad es ieslēgšu šo vakardienas interviju un varat noklausīties paši. To pašu jautājumu Bordāna kungam vēlreiz varbūt es cerēšu saņemt atbildi. Tātad Juraša kunga uzņēmums saņēma 500 000 eiro maksājums no PNB bankas īpašnieka Guseļņikova puses. Tātad, ja tas bija kukuls, kā par to rakstīja Vācijas mēdījos, tad tas nozīmē, ka viņam samaksāja, šis maksājums bijis nelikumīgs. Bet, ja gadījumā šis maksājums ir bijis likumīgs, tad šo konsultāciju rezultātā banka tika aizvērta, izlaupīta, Guseļņikovs aizmuka projām un citi sēž uz apsūdzētā sola. Tad jautājums ir tāds, kā jūs vērtējat šādu Juraša biznesu un vai jūs kā tieslietu ministram tomēr nevajadzētu reaģēt un ierosināt lietu, lai tomēr prokuratūra pārbauda, kas ir bijis šī neveiksmīga konsultācija jeb kukuls? Paldies. Šlesnerkungs, šo jautājumu aizbrauciet pie Juraša kunga uz Ukrainas fronti un pajautājiet. Es kā tieslietu ministram prasu, viņš ir 2. numurs Vidzemē kopā ar jums, jā. Vai viņš ir saņēmis 500 000 un par kādiem pakalpojumiem? Un kāpēc jūs neesat griezušies prokuratūrā pret Jurašu? Vēlreiz, jūs uzdodat vispirms jautājumu, vai ir saņēmis kukuli, un tad to pasakat kā apgalvojumu. Tas ir Jurašs ir apliecinājis, bija Latvijas televīzijā raidījums, ka viņš ir saņēmis 500 000. Jūs vispirms pasakiet kā jautājumu un tad to apgalvojumu. Tad vispirms noskaidrosim, vai tas ir bijis. Bet tāpēc, lai to noskaidrotu, aizbrauciet pie Juraša kunga. Bet viņš ir pateicis, ka viņi ir saņēmuši. Un uzdodiet viņam šo jautājumu, ja jūs spējat to izdarīt. Bet tas, ka banka ir nolikvidēta un Guseļņikovs aizlaidās ar simtiem miljonu, un jūs neko nedarat kā tieslietu ministrs, tas ir ok? Paldies. Jā, tātad atbildi visticamāk netiks saņemta, bet tad dosim vārdu. Es jums sniedzu, jūs šobrīd nekorekti pateicāt. Manuprāt, es atvainojos, varbūt jūs pārpratāt. Tik uzdots jautājums. Es sniedzu atbildi, jo man uzdot jautājumu par svešu cilvēku, vai viņš saņēma kukuli, tas, kā jūs uz to atbildētu? Es jums saku, pasakiet, vai jūsu kolēģis saņem. Tas arī attiecas uz svešiem cilvēkiem, ar kuriem man nav bijusi saistība. Un man atbildi bija, jebkura no jums lūdzu brauciet un atļaujiet mani nepārtraukt. Labi, tad ļausim jums uzdot jautājumu. Es tikai pateikšu, tā kā atbildes nav, izskatās, ka tas bija kukuls un Bordāna kungs ir piesadzis. Laikam nevajadzētu šādu apgalvojumus. Jā, tāpēc dosim vārdu Jānim Bordānam no konservatīvajiem, tad kam jūs jautājat? Jā, es gribētu jautāt kolēģei Golubevas kundzei no attīstība par jūsu, tomēr man ir jāuzdod šis jautājums, jo mēs rūpējamies kā konservatīva partija gan par tiesiskumu, gan arī par cilvēku garīgo un fizisko veselību un ģimenēm.
Un man jautājums ir, jūsu partija ilgstoši lielā mērā pārtiek no līdzekļiem, kas ir iegūti azartspēļu biznesā. Azartspēļu biznesu finansē jūsu partiju. Un vai jūs, kad kļūsiet par ministru, ja kļūtu par ministru prezidenti, spētu atteikties no ziedojumiem no Zuzana kunga finansējuma, respektīvi no azartspēļu biznesa, un vai jūs izbeigtu kā partija šo lobiju azartspēļu? Pirmkārt, es nepieņemu premisi, ka mēs specifiski lobējam azartspēles kā partija. Jā, dārgie draugi, tas man ir šoks. Tieslietu ministrs Bordāns saka, ka Jurašs ir svešs cilvēks. Viņš nosauc Jurašu par svešu cilvēku, cilvēks, kas startē ar 2. numuru Vidzemes sarakstā. Viņš ir svešs cilvēks. Un tagad tai vietā, lai teiktu, ka viņš griezīsies prokuratūrā, lai prokuratūra veic pārbaudi par šīs naudas saņemšanas mērķi, kādus pakalpojumus sniedz, viņš saka, lai es braucu uz Ukrainu meklēt Jurašu, lai uzdotu jautājumus. Tieslietu ministrs mani sūta uz Ukrainu meklēt Jurašu priekšvēlēšanu laikā, jo nevarēja pateikt, kāpēc viņš piesedz Jurašu. Dārgie draugi, kādā valstī mēs dzīvojam? Un kāpēc es gribēju, lai jūs dzirdētu arī jautājumu Golubevas kundzei? Pirmkārt, Bordāns bija tā nomīzis, es atvainojos, ka viņš pat aizmirsa pajautāt man jautājumu. Viņš taču cīnījies pret oligarhiem, viņš ir cīnījies, mēģinājis tur visādas lietas pret mani organizēt, kas tik nav bijis. Ja? Un tad, kad viņiem ir iespēja tiešraidē uzdot kādu jautājumu Šlesaram, viņš nemaz negrib runāt, viņš ir nomīzis. Tāda ir reālā situācija. Un viņš Golubevai kādu jautājumu prasa. Kāpēc viņi no Zuzana, no azartspēļu organizatora saņem naudu? Tātad viņi sēž vienā valdībā, Bordāns attiecīgi piesedz Jurašu, vienlaicīgi viņi turpina strādāt ar attīstību par, kurus finansē azartspēļu biznesa pārstāvji. Tālāk viņi šajā sarunā, es aicinu noklausīties visu internetā, var atrast šo interviju tieši, kas bija Kurzemes radio, kur arī mēs runājam par tādām lietām kā LNG termināls, kurš 3 dienas pirms vēlēšanām tiek pieņemts lēmums uzdāvināt šo projektu Bordāna partijas sponsoram Ragaušam, kurš nav nemaz investors, bet tikai starpnieks, lai realizētu šo konkrēto projektu, kurš izveidos privātu gāzes piegādātāju Latvijas iedzīvotājiem ar mērķi gūt peļņu. Un rezultātā nevis iedzīvotājs saņems lētākus rēķinus, bet viņi ir būs lielāki, jo ir nepieciešams Ragaušam nopelnīt naudu. Draugi mīļie, kas tā ir par valsti? Bet tas, kas man satriec visvairāk, kur ir sabiedriskie mēdīji? Kur ir Delna? Kur ir sorosisti? Kāpēc viņi izliekas, ka nekas valstī tāds nenotiek? Kāpēc viņi klusē? Kāpēc viņi nodarbojas ar propagandu? Kāpēc Latvijas radio katru dienu slavē Kariņu, cik viņš ir labs? Aicina visādus ekspertus, kas stāsta, ka Kariņš ir vislabākais premjers. Cilvēks, kas knapi kājās stāv, viņu vējš var nopūst no kājām. Viņi atkal studē par premjeru. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem tāds premjers ir vajadzīgs. Viņiem ir vajadzīgs premjers Lupata, kurš nav spējīgs pats pieņemt lēmumus, kurš nav spējīgs valsti attīstīt. Viņiem ir vajadzīgs vājš premjers. Kāpēc? Tāpēc, ka īstais cilvēks, kas šodien kurē visas lietas, ir Sarmīta Elerte, kura ir labā un kreisā vienlaicīga roka un kakliņš mūsu prezidentam Levitam, kura satura gan koalīciju, gan prezidentu, un viņai ir, kā Beņamiņa kundzei, tagad ir milzīga vara. Viņa taču salikusi cilvēkus Latvijas televīzijā, Latvijas radio. Mēs šodien cīnāmies reāli ar korumpētiem mēdījiem. Mūsu mediji ir korumpēti, viņiem tiek maksāta nauda, viņiem tiek dalīti ordeņi, un tagad šajā priekšvēlēšanu laikā, redzi, viņi vēl nodrošina eksperts ļoti daudz, kuri slavē Kariņu.
Es esmu veselu gadu braukājis pa Latviju. Esmu ticies ar cilvēkiem. Es neesmu saticis Kariņa atbalstītājus. Es neesmu saticis cilvēkus, kas par viņu fano. Un skaidrs ir viens, jā, tie ir ierēģi, partijai pietuvinātie, tie ir tie, kas tiek uzturēti par valsts nodokļu maksātāju naudu. Tāda ir šodien reālā situācija. Un tas, ka šie konkrētie cilvēki, tādi kā Bordāns, tagad mēģina 3 dienas pirms vēlēšanām vēl paņem šo projektu, realizēt LNG un izveidot privāto terminālu, kas būs privātais monopols. Principā šī ir afēras, varētu saukties OIK 2. OIK 1 nav pazudusi. Viņi uztaisīja PR gājienu, viņi noņēma nosaukumu OIK, bet patiesībā OIKu 40 uzņēmumi apmēram turpina saņemt. Vienīgā atšķirība ir tā, ka viņi neraksta rēķinā vairs maksājums par OIK, bet maksājums OIK tiem uzņēmumiem tiek veikts. Tātad jautājums ir tāds, vai tas ir tiešām tiesiski, vai tas ir pareizi. Un tagad, kad ir palikušas dažas dienas pirms vēlēšanām, es teikšu tā, godājumā Latvijas tauta, jums ir izvēle. Vai nu Latvija turpinās palikt pēdējā vietā, vai Latvija būs pirmajā vietā. Izvēle ir jūsu rokās. Es uzskatu, ka esošai varai visai ir jāpazūd. Bordāns nevar būt vairs ne valdībā, ne Saeimā. Es ceru, ka Latvijas iedzīvotāji nebalsos vairāk par Bordānu un viņa partiju. Jā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī aparistiem arī nav vietas ne nākamā Saeimā, ne nākamā valdībā. Jā. Pēc visa tā, ko viņi sadarījuši, kādā veidā viņi aizvēra valsti, 2 gadus cilvēks mocīja, 62,000 cilvēki tika atlaisti no darba pagājušā gada nogalē tikai tāpēc, ka viņi nebija vakcinēti. Un kāpēc šodien cilvēks vairs nesauc par antivakseriem? Tikai tāpēc, ka šodien slimo visi vakcinētie lielākā daļa. Tā ir realitāte. Līdz ar to tas, ko viņi darīja, kā viņi mocīja tautu vairāku gadu garumā, tikai parāda, ka viņi realizēja un lobēja lielo farmu, tos uzņēmumus, kas tirgo zāles, kas sniedz pakalpojumus. Es esmu vairāk kārtīgi teicis, piemēram, Gulbja laboratorija. Man nav nekāda iebilduma ne pret vienu laboratoriju, bet tas bija neliels uzņēmums, kas sniedza konkrēts pakalpojums, un pēkšņi pagājušā gadā Gulbja laboratorija nopelna vairāk nekā 20 miljonus eiro uz jautājumu, vai viņi narkotikas sāka tirgot, vai viņi sāka ar kontrabandu nodarboties. Nē, izrādās viss ir ļoti vienkārši. Šis uzņēmums nodarbojas ar vakcināciju un ar testēšanu. 20 miljoni viens uzņēmums. A mēs brīnamies gultas pa 666,000, ko Pauļuts sapērk, iztērējot 80 miljonus eiro, un nevar paskaidrot, kur tad ir palikušas šīs visas gultas. Tā kā, redziet, jautājumi ir ļoti daudz, bet jūsu rokās patreiz ir izvēle, kas notiks pēc 1. oktobra. Es esmu gatavs uzņemties un veidot nākamo valdību. Es esmu gatavs izveidot profesionāļu valdību. Šeit uz avīzes vāka ir mana komanda, ministru kabinets, ko es piedāvāju, kas ir gatavs strādāt uzreiz nākamā dienā pēc vēlēšanām. Izlasiet šo avīzi rūpīgi, un jūs sapratīsiet, ka mums ir plāns un redzējums, un ka šie cilvēki ir ar pieredzi. Protams, vienmēr var atrast kādu vēl labāk, bet, kā jau es teicu, mums ir reāls plāns, mums ir reāla komanda, un mēs esam gatavi uzņemties atbildību par valsti. Esmu pārliecināts, ka Latvija var būt bagāta valsts. Esmu pārliecināts, ka Latvija var būt valsts, uz kurien cilvēki atgriežas, nevis brauc projām. Mēs mūsu avīzē esam izklāstījuši programmas, un kas ir ļoti interesanti, ka bieži tur, kur es braucu tikties ar cilvēkiem, arī vakar, starp citu, ja jūs klausīsieties šo Kurzemes radio debati, man uzdeva jautājumu. Šleserkungs, jūsu programmā ir rakstīts, ka jūs atgriezīsiet 100,000 cilvēkus atpakaļ uz Latviju, kuri ir aizbraukuši. Un es šodien vēlos izstāstīt vēlreiz to, ko es esmu jau stāstījis, konkrēti, ko mēs izdarīsim, lai šos cilvēkus atgrieztu. Mēs zinām to, ka šajā ziemā, ja paliek Kariņa valdība, iespējams 100,000 cilvēku aizbrauks prom no Latvijas. Bet es esmu gatavs palīdzēt daudziem cilvēkiem atgriezties. Kāpēc? Tāpēc, ka partijai Latvija pirmajā vietā ir plāns, kā pelnīt.
kā piesaistīt investīcijas. Šodien daudzi cilvēki nevar atgriezties uz Latviju, tāpēc, ka viņiem nav mājokļa, viņiem nav kur dzīvot. Viņi aizbrauca vēl kā studenti, aizbrauca mācīties, viņi dzīvoja kopā ar vecākiem, un tagad viņi nevar vairs atgriezties, jo viņiem nav mājokļa. Un es uzskatu, ka tas, ko mēs piedāvājam saistībā ar ģimenēm, ar bērniem, šo atbalstu, kas tiek piedāvāts gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan tiem, kas ir aizbraukuši, es domāju, ka šī programma ir tiešām ļoti laba un viņa var palīdzēt 100 000 cilvēku nākamo gadu laikā atgriezties. Un ko tad mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam katrai ģimenei, kurā ir viens bērns, piešķirt 10% atlaidi par hipotekāro kredītu, ko ģimene paņems bankā. Ja ģimenei ir 2 nepilngadīgi bērni, mēs piedāvājam 20% atlaidi no saņemtā kredīta. Ja ģimenei ir 3 bērni, tad ģimene var saņemt 30% atlaidi no kredīta. Tātad 100 000 vietā ģimenei ir jāmaksā tikai 70 000. Bet ja ģimenei ir 4 bērni, tad valsts nosaka 60% no kredīta, un ģimenei būs jāmaksā tikai 40 000. Bet ģimenes, kurās ir 5 un vairāk bērni, viņiem nebūs jāatgriež kredīts vispār. Valsts nosaks pilnībā 100%. Tātad jautājums ir tāds, vai Latvijai var atļauties to darīt? Teikšu sekojošo. Tātad pirmkārt, mums ir partijas programmā ir arī punkts, ko izmanto arī citas partijas, pēc tam iespējams nokopēja, bet man ir prieks, ka arī citi to atbalsta. Tātad par katru jaundzimušo mēs gribam piedāvāt 5000 eiro. Piedzimst bērns ģimenē un ģimene saņem atbalstu. Kāpēc tas ir jādara? Tāpēc, ka pagājušajā gadā piedzima tikai 17 000 bērni un nomira 34 000 cilvēku. Tātad Latvija izmirst pagājušā gadā, ja mēs pat neskaitam aizbraukušos, mūs kļuva par 17 000 mazāk. Padomju laikos, senajos, bija statistika, ka Latvijā dzima pat pāri 40 000 bērni. Un es uzskatu, ja mēs tagad ātri nesāksim rīkoties, daudzas sievietes, kurām tagad jau ir ap 40, kuras var vēl dzemdēt bērnus, viņas pēc kāda laika vairs nevarēs dzemdēt. Un līdz ar to mums ir jāatbalsta, lai bērnu dzimtu vairāk. Un es būšu ļoti priecīgs, ja nākamajā gadā piedzims 40 000 bērni, 2 reizes vairāk. Mēs atbalstīsim gan ar šiem 5 000, gan arī ar šo mājokļa programmu. Un tās ģimenes, kurām jau ir 5 bērni, jā, viņas varēs paņemt kredītu Komercbankā un valsts garantēs šī kredīta apkalpošanu. Tagad, kas attiec pa cipariem, lai saprastu, cik tad īsti maksā šī kredīta apkalpošana. Pieņemsim, ka ģimenei, kurai jau ir 5 bērni, viņa varēs saņemt mājokli bez maksas, tāpat kā daudz citas ģimenes. Bet viņiem vajadzēs paņemt kredītu bankā uz 20 gadi, piemēram, un valsts maksās šo kredītu. Valsts, lai šo kredītu atgrieztu, būs jāmaksā 5000 eiro gadā par pamatsummu. Tātad, ja 100 000 mēs sadalām, tad 5000 tiek maksāti gadā plus procenti, kas būs 2% gadā. Ja mēs apskatām, ka, lai šo kredītu apkalpotu, jāmaksā 7000, tas nozīmē, ka tie ir tikai nedaudz vairāk nekā 600 eiro mēnesī, kas ir jāmaksā vienai ģimenei. Ja ģimenei ir 5 bērni, es uzskatu, ka valsts var atļauties vienai ģimenei piešķirt 600 vai 700 eiro pabalstu. Bet tagad jautājums, kur mēs ņemsim naudu, jo tas ir tas, kas šodien politiķiem ir grūti uz ko atbildēt. Bet mums atbildi ir. Savā laikā, 2008.–2009. gadā, tad, kad sākās lielā finanšu krīze un būvniecības sektors apstājās, nekustamā īpašuma sektors apstājās, es nācu ar iniciatīvu, lai ieviestu programmu par uzturēšanās atļaujām, kura bieži tiek kritizēta, bet pateicoties šai programmai, valstī ienāca 3,5 miljardi investīcijas. Tagad es piedāvāju jaunu programmu, tā būs patstāvīgā uzturēšanās atļauju programma, kur mēs piesaistīsim turīgus investorus, kuri gribēs dzīvot Latvijā no visdažādākām pasaules valstīm. Sākot no apvienotiem Arābu Emirātiem, jā, tieši tā, no šīs pasaules valsts bagātās daudzi grib braukt uz Latviju. Būs no Kazahstānas,
būs no Dienvidamerikas, no Dienvidāfrikas, no Ķīnas un tā tālāk. Turīgi cilvēki, kuri tiks piesaistīti. Bet tie, kas gribēs iegūt šādu patstāvīgo uzturēšanās atļauju, viņiem ne tikai būs jāinvestē 250 000 vismaz mūsu ekonomikā, bet viņiem būs jāinvestē Latvijas attīstības fondā, kuru mēs izveidosim kā valsts, vēl 250 000. Līdz ar to šis fonds 4 gadu laikā piesaistīs vismaz 2,5 miljardus eiro. Tas ir mans minimālais aprēķins. Un ja mums būs 2,5 miljardi eiro, tad mēs varam finansēt gan šos 5,000 katrai ģimenei, gan arī mēs varam nodrošināt šo atgriešanās programmu un atbalsta programmu tām ģimenēm, kurām ir bērni. Es uzskatu, ka mums šodien ir jāskatās, kā mēs varam pelnīt, kā varam piesaistīt investīcijas. Protams, ir jāattīsta ražošana. Protams, ir jāattīsta IT bizness, ir jāattīsta izglītības eksports, pakalpojuma eksports, medicīnas eksports. Ir jāmēģina attīstīt ekonomiku, lai valsts no tā iegūtu ļoti daudz, bet pats galvenais ir jāpanāk, lai Latvijā būtu vairāk ienākumu, lai mums nav jāaizņemās nauda, lai nākamo gadu laikā mēs atkal nepaliktu nabadzīgāki par vairākiem miljardiem, jo šodien Kariņam un esošai valdībai, Bordānam un Pauļutam, viņiem vispār nav plāna, kā pelnīt, viņi vispār par to nerunā. Viņi ir priecīgi par to, ka šodien viņi iekasē lielu PVN. Viņi nemēģina samazināt PVN, tāpēc, ka cilvēki vairs nevar samaksāt par gāzi, elektrību, degvielu. Ja? Viņi priecājās, ka cilvēkiem tagad algas ir kļuvušas lielākas un vairāk ienāk nodokļi. Bet šī politika saucās tādā veidā, ka viņi grib nokaut to gotiņu, kas šodien dod pienu, to vistiņu, kas reāli dēja olas. Šī esošā vara grib to iznīcināt. Mēs gribam atkal dot iespēju ekonomikai attīstīties. Latvijā ir nepieciešams izveidot valdību, kur katru nedēļu vismaz būs viena papildus valdības sēde, kur ministri, valdības vadītājs sēdēs kopā ar Tirdzniecības rūpniecības kameru, ar darba devēju konfederāciju un iespējams arī citām sabiedriskām organizācijām. Un mēs runāsim par to, kā attīstīt ekonomiku, kā piesaistīt investīcijas, kā radīt jaunas darba vietas. Tas ir tas, kas mums ir jādara, jo citas iespējas nav. Ja mēs nepelnīsim, mēs dzīvosim uz parāda. Ja mēs apskatāmies uz budžetu, mēs reāli esam bankrotējusi valsts, mēs nevaram vairāk paši ar savu naudu nodrošināt ne pensijas pensionāriem, ne skolotājiem algas. Mēs aizņemamies, bet tā problēma ir tā, ka šis parāds turpina augt apmēram vidēji pa 2 miljardi katru gadu iepriekšējo, un viņš turpinās augt, ja mēs nepalielināsim ieņēmumus. Un es šodien piedāvāju izveidot valdību, kura pelnīs, kura radīs darba vietas. Un daudzi saka, nu labi, Šlesner, bet kā tev ir veicies ar tām darba vietām, par ko tu esi tur runājis iepriekš? Es teikšu tā, es savā dzīvē esmu radījis ļoti daudz darba vietas. Tad, kad man bija 20 gadi, es aizbraucu uz Norvēģiju un mācījos, kā students, iemācījos norvēģu un angļu valodu. Tad, kad sabruka Padomju Savienība 22 gadu vecumā, es izveidoju Latvijas informācijas un tirdzniecības centru Oslo, kur es piesaistīju investīcijas no Norvēģijas. 90. gados Norvēģija kļuva par praktiski vislielāko investoru Latvijas ekonomikā. Rimi veikals, tirdzniecības centrs, Mols, Alfa, Origo un daudzi citi objekti. Viesnīca Latvija, Redisona un tā tālāk. Tie visi mani objekti, kurus es realizēju jau 90. gados. Kas attiecās par darba vietām, šajos uzņēmumos joprojām šodien strādā daudzi tūkstoši cilvēki. Starp citu, mani kādreiz kritizēja par saules akmeni, tur, kur patreiz ir SEB banka strādā. Šī ēka šodien ir kļuvusi par simbolu, tā kā Eifeļa tornis Latvijā reāli. Mani kritizēja, ka šis ir slikts objekts, bet mēs viņu realizējam. Lūdzu, tas ir tas, kas ir palicis aiz manis. Dzelzceļa stacija. Viņa bija populāra ar to, ka tur bija bomži, dzērāji, kriminogēnā vide, prostitūtas, visdrausmīgākā vide. Šodien apskatieties, kas notiek pateicoties man, kā cilvēkam, kurš gribēja pārveidot dzelzceļa staciju par modernu centru. Viņa pārveidojās par ne tikai dzelzceļa staciju, jā, tur atvērās tirdzniecības centrs, Origo, tagad ir piebūve vēl, tagad tur, kur sāksies Rail Baltica projekts reāli. Šī vide jau ir sakārtota pirms Rail Baltica projekts tiek realizēts, bet apskatieties, kas notiek apkārt ap šo dzelzceļa staciju.
no Bamžatņika, kā tautā to sauca, tā kļūst par ekskluzīvu vietu. Tiek būvēts labas viesnīcas, labi biroja centri, visa vide sakārtojās. Jūs apskatieties, viss sākās ar vīziju par to, ka vietu var sakārtot, bet pretī ir daudzi citi objekti, kuri joprojām ir sabrukuši, viņi nav rekonstruēti, viņi nav attīstīti un tā tālāk. Tad investīcijas ir jāmāk piesaistīt. Ar to es esmu nodarbojies visu mūžu, kopš tā laika, kad es aizbraucu uz Norvēģiju, un arī tagad vairāk kā 10 gadus es neesmu bijis politikā. Un es neatgrieztos politikā, ja valstī viss būtu labi, bet Latvija izmirst. Cilvēki brauc projām, ekonomika neattīstās pareizā virzienā. Es esmu gatavs nākt un palīdzēt to izmainīt. Patreiz mans privātais uzņēmums nodarbina vairāk kā 1000 cilvēkus. Vairāk kā 1000 cilvēkus tranzīta biznesā, transporta biznesā, loģistikas biznesā. Un mēs maksājam vairāk kā 1500 eiro vidējo algu Latvijā. Tātad šodien, kad runa ir kā pacelt vidējo algu, tad reāli man ir uzņēmums, no kura cilvēki nebrauc prom. Viņi strādā un viņi ir apmierināti, ka viņiem ir šis darbs, neskatoties uz krīzi kopumā. Vakardien, tad, kad notika diskusija ar Bordānu, viņš sāka kritizēt mani, saka, es esmu no 90. Es esmu tā kā pusbandīts. Ja? Es saku, tu vari saukt mani kā gribi. Nu, mēs uz jūsu vakar runājam. Es saku, bet tad, kad es biju satiksmes ministrs, tad es nodrošināju, ka Latvijas ostās bija 65 miljonu tonu kravas. Latvijas ostas pelnīja, Latvijas dzelzceļš pelnīja. Mēs dotējām pasažieru pārvadājumus, mēs maksājām naudu, peļņu novirzījām dividendēs. Tas bija manā laikā, kad es biju satiksmes ministrs. Tagad, kad Bordāns ir uzņēmies atbildību par satiksmes jomu, viņi ir iznīcināti, viņi ir praktiski uz bankrota robežas. Tagad ir tikai 20 miljonu tonu kravas. Pagājušā gadā Linkaits gāja uz valdību ar atplēstām rokām, lūdza naudu, lai dzelzceļš nenobankrotētu. Valdība paņēma no nodokļu maksātāja naudas, iedeva 50 miljonus Linkaitam, lai dzelzceļš nenobankrotētu. Tā ir saimniekošana, kur Bordāns, kas ar Linkaitu ir novedis šo nozari. Tad, kad Bordāns brauc uz Ameriku izlūgties sankcijas pret Lembergu, viņš jau uzspridzināja visu tranzīta nozari. Kravas aizgāja no visām ostām, jo mūs iekļāva melnā sarakstā. Tad cilvēks par šādu rīcību būtu jātiesā, jo viņš ir apzināti gājis, lai iznīcinātu šo nozari. Bet viņš neiznīcinās. Šī nozare izdzīvos, jo cilvēki tur ir izgājuši caur dažādām grūtībām. Bet skaidrs ir viens, ja paliks tādi ministri kā Linkaits un Bordāns, tad šai valstī ir beigas. Ja paliks premjers Kariņš, valsts neattīstīsies. Mēs turpināsim aizņemties naudu un dzīvosim uz parāda. Tālāk, vēl viena lieta, par ko es šodien gribu runāt, tas, ko vakar man arī pārmet Bordāns, tad par to, ka es esmu slikti strādājis. Manā laikā, kad es kļuvu par satiksmes ministru, tad lidostas apgrozījums bija 650 000 pasažieru. Vidējās cenas bija 500 lati par pasažieru. Es panācu, es piesaistīju Ryanairu, biļešu cenas samazinājās līdz 20 eiro par vienu pasažieru. To es panācu un par to es lepojos, ka ir panākts tāds rezultāts. Pasažieru skaita pieauga par 700%. Tas ir rezultāts, ar ko es varu lepoties šodien. Bet kas notiek patreiz? Uzņēmums Air Baltics reāli ir kļuvis par apkaunojumu Latvijas valstī. Kāpēc? Tāpēc, ka viņā ir iegrūsti vairāk kā 500 miljardi eiro. Valdība grūž dotācijas šajā uzņēmumā. Protams, viņi runā par krīzēm, Covid krīzēm un tā tālāk, bet patiesībā, tad, kad mēs būsim pie varas, ja jūs to atbalstīsiet, tad mēs veiksim revīziju, mēs ierosināsim lietu prokuratūrā un pārbaudīsim, kur ir aizgājusi šī nauda. Jo šī nauda reāli ir aizgājusi par līzinga maksājumiem, par lidmašīnām. Vienīgie, kas šodien pelna, tie ir līzinga devēji, caur kurien ir nopirktas šīs lidmašīnas. Līdz ar to no nodokļu maksātāju kabatas tiek finansēts bizness, kur kāds pelna, bet valsts nepelna. Tā kā darāmā mums ir ļoti daudz, un tāpēc es uzskatu, ka 1. oktobrī Latvijas iedzīvotājiem ir jāpieņem lēmums. Vai nu mēs gribam būt, lai Latvija ir pēdējā vietā, vai Latvija ir pirmajā vietā. Un ja jūs gribat
ka Latvija ir pirmajā vietā, tad jums ir jābalso par 12. sarakstu, par partiju Latvija pirmajā vietā. Un es esmu gatavs, ja būs jūsu atbalsts, kļūt par nākamās valdības vadītāju, esmu gatavs izveidot spēcīgu profesionāļu valdību, esmu gatavs izvilkt valsti no krīzes, esmu gatavs piesaistīt miljardiem lielas investīcijas Latvijai, esmu gatavs palīdzēt atbraukt vismaz 100 000 cilvēku atpakaļ no Latvijas, esmu gatavs nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem atbalstu ģimenēm, lai tiešām ir pabalsti un lai cilvēki, jaunās ģimenes nebaidās no atbildības un lai ģimenēs tiešām dzimst bērni. Tas viss ir jāizdara, jo ja mēs to neizdarīsim, tad mēs varam pazaudēt valsti. Un tā statistika reālā, par ko daudzi šodien runā, ir tāda, ka 2100. gadā Latvijā paliks dzīvo tikai 500 000 cilvēki. Mēs nepiedzīvosim 2100. gadu, bet nākamās paaudzes, kuras dzims pēc mums, vai ne? Es negribu, lai beigās runātu par Latviju pagātnes formā, jo ir daudzas valstis, kuras ir pazudušas, kuru vairāk nav. Es negribu, lai Latviju pārpludina bēgļi no Afrikas valstīm, no visdažādākām konflikta valstīm, no visas pasaules. Es gribu, lai Latvija attīstās, lai mēs esam tiešām kā pērle, kā dzintars šajā Eiropas kopīgajā tirgu. Un tiem cilvēkiem, kuri man ir pārmetuši, ka, redziet, Šlesers ir it kā pret NATO, Šlesers ir it kā pret Eiropu. Ja? Es gribu atgādināt vēlreiz. Latvija iestājās 2004. gadā NATO. Tad, kad premjerministrs bija Induls Emses un ministra prezidenta biedrs bija Ainārs Šlesers. Mēs parakstījām visus dokumentus par iestāšanos NATO, un to izdarīja valdība, kurā es biju kā ministra prezidenta biedrs. Līdz ar to es esmu izdarījis daudz vairāk, lai Latvija iestātos NATO, nekā citi tie, kas mani kritizē. Un starp citu, 2006. gadā Latvijā notika NATO samits, un uz Latviju atbrauca visu lielo pasaules valstu līderi, tā skaitā Amerikas prezidents, un lēmums par NATO samitu tika pieņemts diskusijā starp diviem cilvēkiem, starp mani un Vairu Vīķu Freibergu, kura bija tajā laikā prezidente. Mēs bijām aizbraukuši uz Davos fórumu, un tad mēs kopā tikāmies ar prezidentu Vairu Vīķu Freibergu, un es teicu, prezidenti, mums vajadzētu Latvijā uztaisīt lielu pasākumu, lai Latvijas vārds izskan visā pasaulē. Vai jums ir kādas idejas, ko mēs varētu Latvijā organizēt, lai uz Latviju atbrauktu visu pasaules valstu līderi? Un Vairu Vīķu Freiberga teica, piemēram, NATO samits. Viņš saka, bet vai mēs varam atļauties? Mums jau nav naudas. Es teicu, prezidente, būs nauda. Mēs nodrošināsim šādu pasākumu vajag organizēt. Un principā šī vienošanās starp mani un Vairu Vīķu Freibergu deva rezultātu tādu, ka tiešām visas pasaules līderi atbrauc uz Latviju. Un tas ir mans nelielais ieguldījums tam, lai Latvija tiešām būtu pilntiesīga NATO dalībvalsts. Kas attiec par Eiropu, tad mēs Eiropā iestājāmies 2007. gadā laikā, kad es biju satiksmes ministrs. Un es kā ministrs un mana partija balsoja par to, lai mēs iestātos Eiropas Savienībā. Notika balsošana, kur cilvēki piedalījās, bet es teikšu tā, ka šodien tiešām lielā ģeopolitika ir izmainījusies. Krievija ir iebrukusi Ukrainā, un 24. februārs izmainīja daudz ko. Patreiz mums nevar būt nekādas attiecības ar Krieviju, kamēr notiek šis karš. Bet tas, ko es gribu jums pateikt, agri vai vēlu šis karš beigsies. Pirmais pasaules karš beidzās, otrais pasaules karš beidzās, beigsies arī šis karš. Un tas, kas nemainīsies, nebūs vairs Puķins prezidents, nebūs vairs Lukašenko prezidents, nāks citi cilvēki. Ja? Mēs nezinām, kuri, bet viss mainīsies. Bet viena lieta, kas nemainīsies, ka Baltkrievija un Krievija būs mūsu kaimiņu valsts. Un mums būs jāsadzīvo šīm kaimiņu valstīm. Mums būs jārealizē gudra politika, kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstī. Mums jābūt par šo buferu zonu, bet vienlaicīgi mēs nevaram būt par kapsētu. Es negribu, lai Latvija kļūtu par kapsētu, kur mirst cilvēki un nedzimst. Valsts, no kurienes visi brauc projām. Un tāpēc mums par to jāsāk domāt jau šodien. Un laikā, kad šī ģeopolitika ir izmainījusies, es esmu gatavs izmantot zināšanas, lai tiešām piesaistītu
investīcijas no visas pasaules Latvijai un lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējiem iekarot pasauli. Ir jāpanāk, lai Latvijas ārlietu ministrija strādātu tiešām un palīdzētu Latvijas biznesam iekarot jaunus tirgus. Mēs redzam, Igauni nāk un investē citās valstīs. Mēs zinām, ka lietuvieši nāk un investē. Latvieši, diemžēl, to nedara. Un tas ir lielā mērā ir tas, kas raksturo esošo situāciju. Ja mēs reāli nedarbosimies un neattīstīsim mūsu ekonomiku agri vai vēlu, mūsu cilvēki atkal kļūs par kalpu tautu. Es gribu, lai Latvija nebūtu kalpu tauta. Es gribu, lai Latvijas tauta būtu saimnieki savā zemē. Mums ir jāizveido Nacionālā attīstības banka. Banka, kas atbalstīs mazo un vidējo biznesu. Banka, kura palīdzēs realizēt visdažādākos projektus. Jo šodien mēs esam okupēti no Skandināvijas valstu puses. Skandināvu bankas, ārvalstu bankas, viņas kontrolē. Mēs esam vergi. Latvijas iedzīvotājiem tiek vērti konti ciet bankās. Latvijas uzņēmumiem tiek aizvērti arī konti. Mēs nevaram strādāt, bet Igauni un lietuvieši, diemžēl, šajā krīzē strādā un attīsta savu ekonomiku daudz efektīvāk. Tāpēc, dārgie draugi, izvēle ir jūsu pusē, un es teikšu tā, ka varbūt šoreiz es neatbildēšu uz jūsu jautājumiem kaut kādiem, kuri ir sasūtīti. Mēs uztaisīsim vēl vienu tiešraidi uzreiz pēc 1. datuma, lai izanalizētu vēlēšanu rezultātus, un tad es arī savākšu tos interesantākos jautājumus, arī tos, kuros noteikti kaut kas tiek kritizēts, arī tos jautājumus es labprāt, kā teikt, gribu uz viņiem arī gribu atbildēt, jo man patīk. Jo sarežģītāks jautājums, jo interesantāk atbildēt. Jūs saprotiet, ir cilvēki, kas apjūg krīzes laikā, viņi nezin, ko darīt. Es esmu krīzes cilvēks, es esmu krīzes menedžers. Jo grūtāka situācija, jo labāk es jūtos. Man tas ir tā kā zivs ūdenī. Jā, es esmu tas, kurš 90. gados cīnījās par izdzīvošanu, tad, kad bija nepieciešams cīnīties par savu vietu zem saules. Bet šodien tieši Latvijai ir vajadzīgi cīnītāji, un Latvijai ir vajadzīgs buldozers, un buldozers ir gatavs atgriezties. Tie, kas grib pievienoties buldozera komandai, balsojiet par Latviju 1. vietā, 12. sarakstu 1. oktobrī. Paldies, ka klausījāties!